Sveiki visiem! Nu, šodien apskatīsimies, tad uztaisīsim otro daļu šai te video apmācību kursam, ko es te taisu. Ja? Attiecīgi, konkrēti, kam mēs arī pievērsīsimies, ko mēs šodien skatīsimies. Ja? Pirmā apmācība mums te bija cenu, jeb grafiku struktūras analīze. Ja kāds nav redzējis, noteikti par to sākumā vajadzētu iepazīties, pirms pārējām pie otrās daļas. Šodien paskatīsimies nedaudz vairāk tā kā pie stratēģijām, pie kā mēs vispār turamies, ja, pie psiholoģijas, tirdzniecības, un nedaudz arī pavērosim, vispār, kas mums šobrīd notiek konkrēti valūtas tirgu. Ja. Tātad, šodien konkrēti video uzņem 26. datums, ja, ceturtdienas vakars, attiecīgi, valūta pāris eiro, dolārs, ja skatāmies doto brīdi arī, ja, lūk, šeit tātad stundas grafiks, ko šobrīd es uzslēdzis, ja. Varbūt tās arī nedaudz pavērojiet paši, ja gadījumā neesat taisījuši analīzi, vienkārši paskatieties, ko jūs šajā te grafikā šobrīd te redzat, ja, padoties pēc iepriekšējās apmācības, ja, ko mēs bijām izgājuši cauri. Šajā te gan vairāk paskatīsimies apmācības laikā, savienosim vairākus šos te laika periodus, sāksim no dienas grafikiem, pārēsim uz 4 stundu un pēc tam arī stundas grafikiem. Visiem periodiem uztaisīsim analīzi. Un pēc tam arī nonāksim pie secinājumiem, ko tad mums izdevīgāk būtu šajā te brīdī darīt. Ja. Labi, tā. Tad sāksim ar dienas grafiku. Ar dienas grafiku tieši valūtu pārim eiro dolāram. Un kam gribam pievērst šeit uzmanību, ja varam paskatīties te tādus, teiksim, līmeņus, kas mums te bija izteiktie. Ko mēs te varam skatīties, lūk, tādu izteikti pretestības līmeņi, no kuriem redzam atlicienus. Šeit mums arī tāds atbalsts, ja. Lūk. Šeit izteikts līmenis. Principā šī te visa zona, es pat teiktu, mums tagad interesē, ja, par cik mēs te skatāmies. Lūk, aktuālās cenas, arī šeit jau bija ienākuši šajā te zonā, tā kā mēs redzam, te no viņas sācies ir tāds neliels atliciens. Kam nepieciešams pievērst uzmanību, ja nepieciešams pievērst uzmanību tieši dienas grafikā tam, kāds ir attiecīgi trends šajā te brīdī. Kā jums šķiet? Augšpējošs vai lejapējošs trends šeit. Ko mēs te redzam? Lūk, jūs atbild uz šo te jautājumu pavisam vienkāršā. Trends ir izteikti lejapējošs trends. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs varam redzēt, skatāmies iepriekšējais struktūras šeit augstākais punkts, ja, varam arī uzzīmēt varbūt tās šeit struktūru, ja, lai jums būtu saprotamāk, par ko tad es te stāstu, ja, tie, kas varbūt tās šim te nevar izsakot līdzi, noskatieties iepriekšējo apmācību, kāpēc tad šos te augstākos un zemākos punktus tieši šādi es ņemu vērā, ja, šeit šo te ēnu neņemsim īsti, viņš tāpat notestēs iepriekšējo pretestību, un vairāk tā kā skatos uz šīm te kustībām. Tā. Tātad, ko mēs tagad šeit varam redzēt? Mums grafiks rāda priekšā pavisam elementāru ainu, ja redzam iepriekšējais struktūras augstākais punkts, pēc tam šeit ir caurstiens, iepriekšējais struktūras zemākais punkts, redzam nākamais punkts, zemākais struktūras paliek arvien zemāks, redzam vēl zemāks un šeit vēl zemāks. Tieši tāpatās arī ar augstākiem struktūras punktiem mēs varam skatīties, kā tas nākamais. Šis te struktūras augstākais punkts, ja virsotne paliek arvien zemāk nekā iepriekšējā. Ko mums tas liecina? Mums tas liecina, ka ir izteikts lejapējošs trends. Protams, mums interesē tagad, kad trends turpināsies, meklēsim šo te ieju uz trenda turpināšanos konkrēti. Tā. Dienas grafikam plēnuma analīzi mēs esam uztaisījuši, mēs arī redzam savu šo te zonu, kā mums jāpievērš uzmanību, tagad nedaudz šeit visu izdzēsīsim. Iezīmēsim vēlreiz šo te zonu, kas mums interesē konkrēti dienas grafikā.
Pāriesim uz 4 stundām, paskatīsimies, ko mums 4 stundas šeit rāda, ko mēs redzam 4 stundās. Sāksim gan šeit ar izteiktu, kas mums te ir iepriekšējais augstākais punkts. Struktūrā, ja, arī šeit nedaudz paskatīsimies, kas tad aktuālajā brīdī notiek, kamēr es teiksim, sazīmēju struktūras augstākos un zemākos punktus, jā, uzdevums attiecīgi jums šeit mēģināt saprast visā šajā kopējā ainā, ko tad jūs tagad būtu darījuši. Jūs pirkt, pārdot un galvenokārt kāpēc. Kāpēc jūs to darītu, kur izvietot stop loss, kur izvietot take profitu. Man ir ideja. Dodiet tikai man mirklīti, ja, varbūt tās jūs paši varat jau mēģināt atrast savu, ja saskaņosim tiešām, vai mūsu šīs te idejas sakrīt. Tā, vēl nedaudz, ja, tūlīt jūs varat redzēt, attiecīgi tie, kas varbūt tās vēl, pirmo apmācību nav noskatījušies, tātad izteikt zemākos punktus savienojām ar augstākiem, tieši kāpēc, lai saskatītu arī izteikti šo te kustību, jā, lai mēs katru šo te neskatītos uz katras veids, jā, cenas iet augšā, iet lejā, tagad tieši tāpat, kā mēs tagad redzam kritumu, ja te, domājam, sākās jau kāpums, ko tad tagad darīsim, pirkt, pārdot, loteriju nespēlēsim, jā, tā kā uztaisim kārtīgu analīzi, pirms mēs vispār tirgojam un saprotam, ko mēs darīsim. Atceramies dienas grafikā, ko mēs redzējām. Dienas grafikā tātad redzējām izteiktu lejpējošo trendu. Mums ir iezīmēta arī zona, ka mēs pievēršam uzmanību, ko mēs varam redzēt šeit. 4 stundu grafikā, ja, tātad lūk, šeit mums tādi izteikti zemākie punkti, te tāds spēcīgs atbalsts iepriekš bija bijis. Šeit vēl viens atbalsts, ja tad redzam, izteikti augstākos punktus, arī šeit. Ko mēs te varam redzēt, ja, attiecīgi mums te bija izveidojusies savā ziņā tāda kā dubultā pamatne ar šo te augšupejošo kustību, tika testēta iepriekšējais līmenis, kas mums tagad ir pretstība konkrēti. Redzam šeit tādu kustību uz augšu, līdz pretstībai īsti neaizsniedzās, te vēl pāris pieskārienu atbalstam, te vēl vienreiz notestēts šis te pretstības līmenis. Redzam, te vēl tādu 2 pieskārienu uz leju, 2 testiņi atbalstam, ja, un tālāk mēs redzam, jo pretstība mums principā šeit tiek caursista, ja, tāds maziņš testiņš atpakaļ un kustība uz augšu, ja, kur mēs tagad esam, cenas ir pieskārušās mūsu zonai, tā, kas mums visvairāk interesē, ja, tātad šeit te, ko mēs iekrāsojam dienas līmenī konkrēti, kas mums ir tāds izteikts virsot, teiksim, izteikta, no kura mēs varētu sagaidīt, kā tā atlicina uz leju. Paskatīsimies, ko mums grafika rāda, ja, ko mums rāda priekšā, ja. Jebkurā gadījumā atceramies tirgumu vienmēr taisnība, mums jāmāk tikai viņam pielāgoties un jāmāk izmantot šīs situācijas, ja, tā kā, ja kādreiz kādam liekas, un jums jau liekas arī tagad skatoties šo te video, ja, ka tirgumu attiecīgi nav taisnības, ja, ka kustības nav tādas, kā viņām vajadzētu būt, ja, varat izslēgt šo te video, ja, un varam varbūt tās neturpināt to apmācību, jo jūs šo te viedokli mainīt, protams, ka tā nevar noteikt nekā. Vienīgais, ja turpināsiet skatīties šīs te apmācības, varbūt sapratīsiet vairāk to, ka tomēr visas šīs te kustības ir prognozējums un mēs arī varam sagaidīt no tirgus attiecīgi un pielāgoties viņam, ja, un sagaidīt savus šos te take profitus. Labi. Konkrēti, ko mēs te varam redzēt, ja, varam paskatīties, lūk, tātad mums te bija tāds kritums lejā, neliela atstrāde, ja, vēl tālāk kritums, te bija izveidojās dubultā pamatne, redzam, te atkal tāds augšupejošs trendiņš mums bija iesācies. Teiksim tā, 4 stundās apmēram tā būtu analīze visa, ja, ko mēs te uztaisam,
Labi. Ko es te redzu? Es šeit redzu paternu. Pateikšu jums priekšā. Es šeit redzu paternu. Jā, tātad pirmā kustība skatāmies no šīs struktūras augstākā līdz zemākajiem punktiem. Varat te paskatīties arī attiecīgi YouTube par paterniem, ja nesolu, kad es par to konkrēti arī taisīšu apmācību. Varat kaut kur atrast citur, pieteikt diezgan daudz video, iespējams nebūs latviski, ja, bet kā tā ir iespējams atrast šos te apmācību video. Ja. Tad šeit mēs varam redzēt Cypher patternu potenciāli, iespēju šeit jau viņā bija iet, bet redzam no augstākā līdz zemākiem punktam, lūk, šeit sasniegts 38. līmenis Fibonacci no zemākā līdz augstākiem, skatāmies šeit 127. Lai gan šeit arī 141. tas kā kuram nosacījumiem, ja manā skatījumā es šo te Cypheru arī būtu tirgojis. Tātad no augstākā līdz pašām zemākajiem, tas ir konkrēti mani nosacījumi, es nesaku, ka viņi ir pareizi, ja katrs var tirgot tomēr savādāk, bet šī tā stratēģija, pēc kuras es konkrēti tirgoju, ja mēs skatāmies no 78. tad mērķis būtu gaidījis līdz 38. pēc manas stratēģijas šeit, tā kā šī sarkanā iekrāsotā zona, ir tā, kur es sagaidītu kā tā izveidot savus take profits. Jā, starp citu, jā. Mēs te bijām izskatījuši arī iepriekšējā apmācībā, arī šeit mums bija tieši Cypher patterns, jā, arī iepriekšējā video, ko bija jau ieteicis pirms, vēl iepriekš mēs jau te bijām izskatījuši šo te vietu. Šeit tātad 78. līmeni tieši nesasniedz, ja, bet šī te zilā iekrāsotā zona, ko mēs te iekrāsojām, ja, pretestība tika sasniegta, un attiecīgi arī bija kritums lejā līdz 38. līmenim, jau pat vairāk. Tā kā, tie, kas izmantojamās ieteikumus, ja, varēja šeit apmēram ap 120 punktiem nopelnīt. Apsveicu, ja kāds to gadījumā izdarīja, ja. Tā kā pārējiem šo te pašu, ja šeit arī mēs eiro dolāram redzam kaut ko līdzīgi arī Cypher patterna. Šī te formēšanās mums te ir notikusi, principā varējām iet šeit pie 78. līmeņa jau iekšā uz pārdošanām, tie, kas mēs tirgojam, ja. Manuprāt, pagājušajā reizē arī rādīja par sveču signāliem, vai iespējams, ka arī nestāstīja, ja, par tiem arī, teiksim, parunāsim noteikti nākamajās apmācībās, bet konkrēti, ja pievēršamies tā, tad mums iespēja jau bija pie šīs te sveces pārdot, ja, tad arī principā bija 78. līmenis, jā, varbūt nedaudz punktiņu tur, jā, nedaudz zemāk varbūt, bet jebkurā gadījumā, ja mēs gribētu izvietot stop lūzu, ap 150 punktiem, teikt profits ap 200. Pēļņas un zaudējuma attiecība, jebkurā gadījumā būtu labāk, varētu šeit sagaidīt mazākos grafikos, gan izdevīgāk ieejas punktu. Labi, pāriesim uz stundas grafiku. Gribu pievērst uzmanību nedaudz šim te trendam, ko mēs te šajā te brīdī aktuālajā varam redzēt, jā. Te varam paskatīties šo te trenda koridori, diezgan izteikts. Manā skatījumā varbūt šeit īsti nebija sasniedzis augstākos punktus. Jā. Tad šādu te koridori tieši es redzu stundas grafikā. Varam pavērot, ja tad attiecīgi pirmais, otrais pieskāriens, ja. Šeit būs 1, 2, 3 augšā. Teiksim tā, kas te ir tāds izteikts, ka mums jāpievērš uzmanību, lūk, ir diezgan spēcīgs atbalsts. Kāpēc diezgan spēcīgs atbalsts redzam te, augstākais punkts struktūras, lūk, līdz atbalstam mēs redzam kritumu, šeit izveidojas jauns augstākais struktūras punkts, un pēc viņa arī bija kritums, kurā gadījumā šis te atbalsts tika noturēts, tā kā šeit mēs varēsim vērot izteikti spēcīgu atbalstu, kurā gadījumā, ja arī mēs te, redzēsim caursitienu šī te trenda, ko mēs šeit iepriekš bijām uzvilkuši, ja te būs vēl tāds pāris atbalsta līmeņi, jā, apmēram šajā te zonā, jebkurā gadījumā, viss šī te, šeit iespējams, arī varēsim vērot atlicienu no šī te atbalsta arī vēlāk. Tā. Jā, bet pagaidām. Nesteidzamies notikumiem pa priekšu. Ko mēs te varam vērot, ja jebkurā gadījumā
jebkurā gadījumā trends ir augšupejošs stundas grafikā, jā. Tas, ka mēs redzējām dienā šos te pretestības līmeņus, pilnīgi mums neko vēl nenozīmē, ja mums ir jāsagaida kāda apstiprinājuma, lai mēs tiešām varētu redzēt kritumu uz leju. Nu, lai gan manā skatījumā šeit ir izveidojusies tāda ļoti izteikta dubultā virsotne, kas jau tā kā ir izformējusies un caursista, bet mums te ir pāris atbalsta līmeņi. Dubultā virsotne var savā strādāt, jā, bet varbūt tālāk mēs neredzēsim nekādus šo te kustību leju. Tā, dubultā virsotne attiecīgi, kas tad ir dubultā virsotne, jā, formējums līdzīgs šim, kā mēs redzam, lūk, viens pieskāriens kādam līmenim, lūk, otrs, atliciens uz leju. Dubultai virsotnē gan svarīgi, ja ir attiecīgi kāds nosacījums, kā es pats personīgi viņu tirgoju, ja tad ļoti svarīgi, ja neesam gadījumā vēl to ievērojuši un mēģinām skriet tirgumu priekšu, ja kurā gadījumā jautājums tad tādā gadījumā tāds jums. Kā jums šķiet šeit? Šeit mums ir dubultā virsotne, viens pieskāriens, otrs. Un šeit ir dubultā virsotne. Kā jūs domājat? Nē. Šeit nav dubultā virsotne. Dubultā virsotne mums būs izformējusies šeit, iespējams. Te vēl īsti manā skatījumā tāds diezgan bīstam būtu, ja. Tagad jau mēs noteikti varam apgalvot, ka mums ir izformējusies dubultā virsotne. Kas tad ir svarīgi? Ir svarīgi, lai mums tiktu caursists šis te atbalsta punkts, mums te ir palielināts, šeit būs tāds vairāk atbalsta līmenis, gan kur vairākas atliciens varam vērot, redzam, viņš ir caursists uz leju, tātad viss ir kārtībā, ja mums ir izveidojusies dubultā virsotne. Nākamais, kam tagad pievēršam uzmanību, ja tātad izteicis mums šis te atbalsts, redzam, atbalsta līmenis tiek noturēts, ja. Šeit bija tā pretestība, te jau ir augstākie punkti, ja. Tā kā redzam, principā, lai mēs sagaidītu kā tā šo te trendu turpināšanās, ja mēs mēģinām pēc tādas stratēģijas tirgoties, vēl mēs varam droši sagaidīt šeit lejā kritumu. Mēs šeit varam sagaidīt kritumu līdz šim te atbalstam, ja mierīgi nedaudz varbūt ir caursist, ja, un pēc tam gaidīt tālāk kustību uz augšu. Principā, kas tagad dotajā brīdī notiek, atceramies pēc šiem lielākiem grafikiem, apstiprinājumiem, kurā gadījumā, kas mums varētu sniegt, ja par cik mums šeit ir dubultā virsotne, nedaudz pietuvināšu tuvāk. Apstiprinājumus varētu sniegt tas īstenībā, šeit varam apskatīties, te būs tāds tīri, interesants līmenis izteicis Fibonacci izvilksni no šiem augstākiem līdz šiem zemākajiem punktam, ja. Te apmēram, lūk, mēs te varam redzēt 61. līmenis, ja, varam tirgot no viņa, varēsim pārdot kā tāpēc dubultās virsotnes stratēģijas, ja. Tad varam mēģināt pārdot šeit, protams, stopi aiz virsotnēm, profiti, ja, pie zemākajiem punktiem. Bet tas vēl nenozīmē, ja, ka ja arī mēs sagaidīsim šo 61. līmeni, ka mēs sagaidīsim šeit kritumu, tas ir iespējams, bet, tirgus ir tirgus, ja mēs varam pielāgoties viņu kustībām un mēģināt viņu izmantot, ja, attiecīgi. Šādas te stratēģija, atstrādājās, kurā gadījumā vairāk nekā 50% gadījumu, ko mēs vēl redzam lielāks teikt profits nekā stop loss mums būs. Stop loss teikt profits. Un, jā, varam šeit gaidīt, protams, kustību uz leju, lai mums nāk testēt. Būtu testēts šis te iepriekš, atbalsta līmenis, kā tā trenda līmenis, un pēc tam jau, varam skatīties, kas notiks tālāk. Ja mēs te redzam, gadījumā, ka tiešām iesākās tāda trenda kustība lejupējošā, ja, kaut ko līdzīgi šim te, tiek caursists šis te atbalsts, tad skatāmies, teiksim, kas tālāk notiks, ja, kas notiks tieši pie šī te izteikta atbalsta līmeņa. Ja. Ja viņš tiks tiešām caursists un te būs atstrādes, ja, tad jau varam skatīties uz mērķiem, jau līdz ko šis te līmenis tiek caursists, jau varam skatīties teiksim tā. Jā, šeit būs vēl cipher patterns varētu izformēties principā, bet, ja šis te līmenis tiek caursists, manā skatījumā mēs varam
gaidīt kustību, kā minimums vēl vienreiz nāks testēt. Nu, būs kritums līdz iepriekšējiem atbalstam visticamāk. Ja nu gadījumā nē, ja mēs neredzam šo te caurstienu, ja lūk, iespēja no 61. Fibonacci līmeņa pārdot, ja nu gadījumā mēs redzam kaut ko nedaudz savādāku, ja tagad varam sagaidīt kritumu, tagad, ja mēs te sagaidam kritumu, ar šo te kustību, ja, kas mums potenciāli ir iespējams, ja mēs te redzam atbalsta līmeņi iepriekšējie izteiktie. Varam mēģināt noķert darījumu trendu turpināšanos, ja te mēs redzam arī attiecīgi peļņas un zaudējuma attiecība būs ļoti laba. Nu, nezinu, šeit attiecīgi varbūt tās nebūtu es pats mēģinājis, ja man šis te tomēr līmenis tāds diezgan spēcīgs liekas, ja varbūt es būtu skatījies ar teikt profitiem. Šeit, nu, ja mēs te izvietot stop lūzu, ja tiešā šeit darījumā varam paskatīties, tur būtu 60, nu, mēram 1:1 attiecība, tā kā principā, ja no šīs te atbalsta līnijas manā skatījumā mēs varētu atvērt darījumu, ja mēs te varam redzēt, būs stop lūzs, un mums būs mūsu, teikt, profit zona, ja. Teikt, profits šajā te brīdī mums te būs lielāks nekā stop lūzs, ja. Tā kā varam sagaidīt, ka trends turpināsies. Protams, arī varam mēģināt to izmantot savā labā. Tā. Šis te ir tāds pierādījums manā skatījumā, ja, nu, ko mēs te vērojam, nu, varam redzēt, cik dienas te stundas grafikā, ja, nu, skatāmies arī no 23. janvāra līdz 26. tad 3 dienas principā, ja. Mēs redzējām tādu sānisko kustību. Un es ceru, ka jūs to izmantojat savā labā ļoti profesionāli un neļāvāt šim te tirgumu pa lielam jūs tā kā samosināt. Esam pacietīgi un arī šajā te brīdī gaidam, kas mums notiks, ja, un skatāmies, kas mums notiks pie mūsu atbalsta līmeņa, ko jau mēs šeit esam atzīmējuši, ja. Paskatāmies, kā noslēgsies sveces. Pa lielam, labi pastāstīšu jums ātri par sveču signāliem, varbūt vēl tā īsumā pie šī te līmeņa. Pie šī te līmeņa, ko tad mēs skatāmies, kā mēs pievēršam uzmanību tātad svecēm. Ja mēs te redzam, būs lejupējošās sveces, iezīmēsim viņas sarkanas, iedomāsimies, ka viņām nav ēnu. Tā, lūk, lejupējošās sveces, ko mēs meklējam? Mēs meklējam, kad svece noslēgsies, nevis tikai ar kādu garu šo ēnu vai kā doji sveci, ja, bet kad redzēsim, tiešām, lūk, zaļās mums būs augšpējošās. Kad redzēsim, ka iepriekšējās krītošās sveces zemā augstākais punkts tiek caursists ar sveces ķermeni. Ja, iepriekšējās sveces augstākais punkts krītošās tiek caursists, lūk. Ja mēs redzēsim šajā te zonā, tiešām te būs arī tāds caurstiens un kaut ko šādu te signāli jau varēsim jau potenciāli iet uz šo te pirkšanas iespēju. Ir vēl otra iespēja, pieņemsim, ka mēs varam redzēt šeit kāpjošo sveci arī viņa neizsistu nākamo šo te augstāko punktu, bet ja mēs blakus viņai redzam vēl vienu kāpjošo, kas iepriekšējās kāpjošās augstāko punktu caursit, noslēdzās augstāk, ja. Arī tas ir signāls, ja, attiecīgi, ka varam redzēt šeit kustību uz augšu, sagaidīt. Tieši tāpatās arī tas strādā uz kritumiem, ja, arī otrādi, ja, kad redzam augšpējošās sveces un tad meklējam lejupējošās, kur varam kritumu sagaidīt. Nu, paskatīsimies attiecīgi šeit grafikos pēc šiem te signāli tādu, nu, vienkāršāk, ko es jums parādīju, kā mēs to varam izmantot, ja. Nu, redzam šeit tāds atbalsta līmenis iepriekšējais, atbalsts. Šeit būs pretestība, ja, šī te zaļā zona, ko mēs šeit varam redzēt, pretestības līmenis tiek caursists, ja, un tālāk šeit varējām redzēt tādu nelielu kritumu lejā, ja, tādu sānisko kustību, ļoti iespējams te bija, pilnīgi iespējams mazākos grafikos te varējām kādu patērnu arī noķert. Tātad
šeit tālāk, kas mums šeit notiek, ja ko mēs šeit varam pavērot. Nu, redzam, lūk, mūsu atbalsts, tātad pirmais tests, lūk, šeit otrais, pēc tam arī redzam šo te kustību augšā. Kam mēs pievēršam uzmanību, tūlīt arī izstāstīšu tieši tām pašām svecēm, ko mēs skatījāmies. Lūk, tātad mēs redzam iepriekšējo šo te atbalsta punktu, un skatāmies, lūk, šeit noteikti tās kritums lejā, un tiešām šajā te zonā, kas mums interesē, ienāk, lūk, kustība, tiešām cenu kritums. Kur tad mēs redzam, ir signāls, nevis šī te kāpjošā svece, nevis šī te, bet signāls būs šī te svece, kas caursit iepriekšējās sveces, lūk, augstāko punktu. Svarīgi, lai tiktu caursistā arī ēna ar nākamās šīs te sveces ķermeni. Šis te ir signāls tiešām, ka mēs varam sagaidīt šeit kāpumu, take profits, stop lūzus, kā tad izvietojam stop lūzus, protams, izvietojam aiz šiem te atbalstu, jeb struktūras zemākajiem punktiem. Un take profit, skatāmies, te mums ir reāli tāds mērķis, ka mums ir struktūras augstākais punkts, ja mēs šeit ieejam darījumā, varam arī skatīties, uzreiz jau redzam 80 punktu take profits, stop lūzus ar 50 punktiem. Protams, izdevīgs darījums, varam izvēlēties šādu pozīciju, redzam, lūk, kāpums augšā. Tieši tas pats. Līdzīgs kaut kas arī šeit. Redzam, lūk, šeit bija pretestība, kas šeit pēc šīs te pretestības caurstienas šeit palika par atbalstu. Pirmais testiņš, otrais redzam šī te krītošā svece, nākamā kāpjošā caurst augstāko punktu, ejam iekšā uz pirkšanām. Ko mēs varam redzēt, ja mēs varam redzēt, ja mēs šeit izvietojam take profit, šeit izvietojam stop lūzu, mūsu take profits attiecīgi, šeit pat laikam īstenībā nebūtu sasniegts, jā, šeit laikam pat nebūtu sasniegts. Ja mēs tu būtu nedaudz konservatīvāk par punktiņu izvietojuši, tad take profits būtu sasniegts. Galvenā doma, ko es jums gribēju nodot par šīm te svecēm, par sveču signāliem attiecīgi, kad, sagaidām, kā noslēdzās sveces un pēc tam tikai pieņemam lēmumu. Labi, principā šodienai viss. Tad novēlam jums veiksmīgu tirdzniecību, daudz take profits un tiekamies nākamajā video.